Jāņa Ligura būvētais bagijs, 2 Lada ražotāji bagiji Oranžie, Junion bagiji un Voru profesionālās izglītības centra Baha bagijs. Nosaukums bagijs angļu valodā bagī apzīmē vieglu un atvērtu bezceļa automobīlu. Bagiju populārākie sākās un guva popularitāti ASV kā pludmales transporta līdzeklis un ātri attīstījās arī kā sporta veids. Bagiju ražošanas industrijā sākās un attīstījās Padomju Savienībā, citur pasaulē to ražoja vairāk, bija klubu un entuziastu rokās. PSRS rūpnieciski ražotie bagiji bija masīvi un sliktas kvalitātes. Sportistu pašu radītie un izstrādātie transporta līdzekļi tos ievērojami pārspēja. Šajā jomā viens no visveiksmīgākajiem Igaunijas autosportistiem un mašīnu attīstītājiem Jānis Ligurs varēja ar savu pašu būvēto bagiju 2 reizes uzvarēt FIA Eiropas kausa sacensībās autokrosā. Viņš kļuva par pirmo igaunu, kurš uzvarējis oficiālajā FIA sērijā 1990. un 1991. gadā. Igaunijas bagiju sporta virsotne bija 1980. gados, kad vēlāk tas pamazām izzuda. Mūsdienās Igaunijā aktīvi tiek praktizēta bagiju kross, kas par laimi varētu būt pastāvīgs jauns novirziens šajos sporta veidā.